Ir 9:35 minūtes Rijānā ar kompozīciju Don't Stop the Music pie mums trešdienā 18. jūlijā. No mazpilsētas radio līdz varētu teikt jau valsts mēroga radiostacijai. Tā var raksturot Radio Valmiera izaugsmi aizvadīto 5 gadu laikā, kopš tas pirmoreiz izskanēja ēterā. Nu pat radio nosvināt arī 5 gadu pastāvēšanas jubileja, un laiks, kas pagājis, bijis gana dažādiem notikumiem bagāts. Un kā nu ne, ja šobrīd Radio Valmiera ētera personības sakāmo par dažādiem notikumiem un aktualitātēm, dzird jau vairs ne tikai Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē, bet nu jau visā Vidzemē, arī Rīgā un Jūrmalā. Putīs mērens dienvidu rietumu vējš, kas atsevišķos rajonos negaisa laikā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma +16, +20 grādu robežās. Ir 9:46 minūtes. Sveicieni Kalei Ivaram, kurš raksta mums Twitterī. Paldies Radio Valmiera par labo mūziku šim rītam. Lai arī tev patīkams rīts, Ivar, turpinām ar labo mūziku. Šī ir Ace of Base ar dziesmu Don't Turn Around. Lai gan no pirmsākumiem, kas strādāja ētrā, nav palicis neviens, visilgāk Radio Valmiera izaugsmei un attīstībai līdzi dzīvojas Andris Jurga. Savas darba gaitas viņš te uzsāka aptuveni pusgadu pēc tā nodibināšanas. Andris stāsta, ka viss, kas šo 5 gadu laikā noticis strādājot radio, bijis kā liels piedzīvojums. Katru dienu kādi jauni notikumi, par kuriem stāstīt, katru dienu dzīve rit līdzās mūzikai, un katru dienu tā ir saruna ar dažādiem cilvēkiem. Pašu pirmo dienu es pats gan neatceros, jo es, protams, nebiju uz vietas, bet cik es no nostāstiem esmu dzirdējis, tad es varu apstiprināt, ka 11:07 minūtēs tika ieslēgts raidītājs. Tajā laikā ēterā skanēja grupa Queen ar dziesmu Radio Gaga, kas bija pirmais skaņdarbs, ar kuru arī Radio Valmiera sāka savu pastāvēšanu. Toreiz, principā, viss bija pavisam vienkārši, bija tikai ziņu dienests, kas gatavoja ziņas un skanēja mūziku, un ar laiku radio ir apaudzis ar dažādiem raidījumiem, ar dažādām programmām, ar dažādām aktivitātēm, izmantojot sociālos tīklus un, principā, jau strādājot kopā ar klausītājiem. Un tieši saziņa, jeb atgriezeniskā saite ar saviem klausītājiem palīdzēs radio tik strauji izaugt, jo tieši viņi jau ir tie, kas dod to spēku un iedvesmu spērt soli tālāk. Ja 90. gados radiostacija varēja zināt par to, kas viņus klausās, pateicoties telefonu sakariem, ja kāds piezvanīja studiju un pateica, ka viņš viņus klausās un pateica, ka jums tur forša mūzika skan. Ja pirms vēl pāris gadiem tas bija Skype, kurš ļoti aktīvi tiek izmantots, un joprojām Skype tiek izmantots, bet šobrīd ļoti liels uzsvers ir uz sociālajiem tīkliem, Twitter, seko mandraugiem.lv, kuros ļoti bieži cilvēki ieraksta par to, kā viņi tajā brīdī jūtās, ka viņi klausās, piemēram, Radio Valmiera, viņiem patīk tas vai nepatīk šitas, un, protams, mēs lielākoties ņemam vērā arī tos ieteikumus, ko mums kāds no klausītājiem pasaka. Tāpat klausītāji mūs caur sociālajiem tīkliem informē par to, kas notiek viņu pusē. Uzticību iemantot arī ar mūziku, kas patiesībā jau ir radio pamatu pamats. Un, lai ar to uzrunātu savu klausītāju, tai jābūt tādai, kas spēj uzmundrināt. Ir bijuši gadījumi, kad kāds ir mēģinājis klausīt, lai padziedātu dziesmu. Tur bija tādi vārdi, vai tu zini to dziesmu, un ja tu nezini, tas nozīmē, ka tu neko nesaproti no mūzikas, tev ir jāzina un jāatpazīst no tā viņa dungojamā fragmentiņa, kas tur ir domāts par dziesmu. Bet man reiz atraksta tekstu un saka, jums tā dziesma ir kaut kad skanējusi, un apmēram teksts varētu būt tāds, es izlasu vienreiz to tekstu. Nē, kaut kas nav. Iemetīšu visu varanajā Googlē, arī nekur neparādās. Sāku domāt, nē, kaut kas nav. Sāku kaut ko pie sevis pati dungot, kaut kas ienāk jau prātā, sameklēju, un beigās viņu uzminēju. Bet runājot par nopietnākām lietām, Radio Valmiera izaugsmi, kas sniedz jau ar apraidi arī Rīgas reģionā, vienu brīdi bija diskusija, vai līdz ar to gaidāma radio nosaukuma maiņa. Te radio ētera personības piebilst. Radio Valmiera ir un paliks Radio Valmiera. Nav īsti pareizi tas uzskats, ka Radio Valmiera, ka šo radio klausīsies tikai Valmierā, tāpat arī Valmieras pienu, tā ir, protams, arī Liepājā, un Cēsaldu droši vien arī ne tikai cēsinieki ir dzirdējuši. Es domāju, tieši tāds pats stāsts tuvākajā laikā būs arī par mums, ka Radio Valmiera tieši ar šo nosaukumu mēs vienkārši parādām, no kurienes mēs esam, bet tas nenozīmē, ka mēs esam radiostacija, kas ir domāta tikai valmieriešiem. Tā ir radiostacija, kas ir domāta visiem, kuri saprot latviešu valodu, vai arī visiem, kuriem patīk laba mūzika, kur mēs atskaņojam radio viļņos.